Sveicināti, šeit Arturs no Ugunskurs LV. Jums ir gaidāms pasākums ārā un vēlties savus viesus, ciemiņus, notikumu apmeklētājus pacienāt ar gardu, siltu, foršu tēju. Kā to izdarīt? Viens variants ir termosi, bezpersoniski iedevi, visi forši. Otrs variants – uz ugunskura. Uz ugunskura gatavots tomēr ir foršāk, vairāk gaisa, viss garšo labāk un arī sajūtas ir foršākas. Tev ir ugunskurs, tev ir arī trīskājas, tev ir ūdens, ūdens vairāk, pasākums lielāks, un tev ir arī katls. Katls tur 30 litri, 20 litri, 12, 8 litri. Kāds ir nepieciešams atkarībā, cik liels tas pasākums ir. Ja kaut kas no šī te tev nav, droši Ugunskurs LV nomas sadaļā izvēlies, kas tieši tev ir nepieciešams, uz cik ilgu termiņu mierīgi. Tomēr lielais jautājums ir, cik daudz laika pirms pasākuma tev vajag ierasties notikuma vietā, sākt sildīt ūdeni, lai siltā tēja būtu jau gatava un gatava pasniegšanai uz pašu pasākumu sākumu. Nevis uz beigām, kad jau visi ir projām un tā tēja sagatavota, jādzer pašam nedēļu no vietas. Ugunskura iekuršanai izmantoju jūras niedras. Priekš manis tas bija jaunums un par to vairāk atsevišķā video, kas jau ir publicēts pirms pāris dienām YouTube. 20 litru ūdens ir pieliets līdz ar malām un ik pa brīdim piemetot malku, mērīšana varēja sākties. Speciāli ieliekamā termometra man nebija, tāpēc izmantoju to, kas ir. Šajā gadījumā mīt ar Bluetooth termometru ar tā 6 sensoriem. Šobrīd ir pagājuši 45 minūtes. Un ūdens jau ir uzsilis līdz nepilniem 50 grādiem. Pēc stundas no iekuršanas brīža tika sasniegti 60 grādi, un vēl pēc 30 minūtēm jau 75 grādi. Tātad, kā saka interneta plašumi, sasniegt ideālā temperatūra baltajai un zāļtējai, savukārt var gatavoties jau zaļās tējas likšanai. Kādā brīdī man radās jautājums, kāpēc esmu nopircis to mazo kausu tējai, jo ir taču lielais, zupas, tā teikt, universālais kareivis. Izmēģinot abus, sapratu, labāk vairāk reizes iesmelt ar mazo, kā vienreiz ar lielo, un apliet pirkstus ar karstu ūdeni. Nākamo 30 minūšu laikā temperatūra mainījās salīdzinoši maz, un izskatījās, ka bez vāka sasniegt 100 grādus neizdosies. Šobrīd ir pagājušas nedaudz vairāk kā 2 stundas kopš eksperimenta sākuma, kopš iekurināšanas brīža. Dažu secinājumu, ko es no šodienas varu paņemt sev līdzi. Pirmais, tad drekums katls, vairs nav sudrabots, bet ir melns, skatīsies, kā notīrīt. Otrais, 2 stundas bija nepieciešamas, lai uzsildītu ūdeni iekšā līdz 88 grādiem. Šāds te uguns apjoms jau tikai uztur temperatūru, vairs grādi nepalielinās iekšā. Ja mēs skatāmies katla lielumu, ko iegādāties vai izmantot sev, skatieties -1/4. Šeit ir tagad es ielēju 20 litru katlā, 20 litrus arī ielēju, un tas ir principā tā arī ir līdz maliņām pašām. Es domāju ērtāk, man te vienā brīdī sanāca tā, ka vajadzēja šo to bišķiņu pārvietot, un tad viss aplīja un izlēja ārā bišķiņu un viss lielos dūmos no ūdens. Un tad tas, ko es noteikti iesaku, ir vienkārši, ja ir 20 litru katls, ielējiet 15 litrus, paliek tur kaut kādi 2 centimetri no augšpuses, ir ērti viņu kustināt, pārvietot, ja vajag noņemt, uzlikt un tā tālāk. Tā kā vienkārši rēķiniet ar kaut kādu rezervīti. Arī tad, ja kaut kādas porcijas, rēķinat, tur, zupa tik un tik cilvēkiem, tur 300 grami, 400 grami uz cilvēku, tad attiecīgi vienkārši katlu parēķiniet plus 25% izmērā un būs viss baigi forši un labi. Tā kā tā.